Nu viss, braucam uz driftu. Tu prasi, kāpēc man pots ir rokās. Tas tikai tāpēc, kad sīkos mēs vedam pie manas mammas, pie viņa vecās mammas un paši laižam uz kurieni. Jā, mēs brauksim uz driftu. Ar podu rokās mēs maucam uz driftu. Šoreiz aizbrauksim uz Pembriju, palūrēsim, kā tur ir, kā tur nav. Un vienkārši parādīšu tev, kā tur vispār tas viss pasākums notiek. Davai, dodamies ceļā, mums ir 4 stundas jābrauc. Es labi izstāstu ar šo podu, ne? Man arī patīk. Nu jā, kā saka, pekels sakrāmēts, bērni mašīnā arī sasēdušies un gatavi braukt pie vecās mammas. Un pods arī pa vidu tusē. Aizvedīsim sīkos un tad maucam uz Pembriju. Šo viss. Bērni atdoti. Aizmurē vairs nav neviena brīvības sajūta. Nu kāda brīvības sajūta? Protams, skumīgi būs bez bērniem pēc pirmās dienas, bet tas tā. Bet tagad 4 stundas vai 4,5 kaut kādas jāstās navigācijā. Tagad brauksim uz Pembriju. Paliekam viesnīcā pirmo nakti. Tad ir pirmajā dienā ir kvalifikācija, tālāk nākamajā dienā ir sacensības. Sestdien ir treniņu un kvalifikācija. Svētdien ir tā kā top 16, ja top 32 braucieni, atkarībā cik daudz būs paši braucēji. Un tad mēs braucam no Pembrijas, mēs maucam augšā uz Tīsaita trasi. Tad jau tur jau būs jau, kā saka, savējie varēs kaut ko jau vairāk papļāpāt, bet tagad mēs braucam uz turieni tīri, lai priekš sevīm uzfilmētu un būtu ko atcerēties, kā arī tev parādīt, kā tad tas viss pasākums notiek. Varbūt tev interesē, tev patīk un tu arī gribi kādreiz atšaut. Uz kādu driftu pasākumu, jā, mēs braucam uz driftlīgas pasākumu, tie, kas nezina. Vai ne? Es vai ne? Mēs rulējam 4,5 stundas. Brīvība? Brīvība. Bet vakarā būs tā, ka brīvīgi bērni pietrūks. Tas gan, jā. Jāiebrauc benzīntākā, jāpielējās un jābrauc. Šo, viss davai šķiļam klāt un rulējam. Visu jau davai gāžam. Ej tu nost, mēs esam beidzot atbraukuši. Tagad Līga pie stūris, nevis es. Esam beidzot atbraukuši. Trādrī. Nu neviltots prieks, jo Haidī. Tev viltots prieks vai neviltots? Ir viltots zaķis un neviltots prieks. Jā. Cik 4,5 stundas? Visu ēšanu, maķīti ar visu 5. Ko? Ņemsim pekels, iesim iekšā. Jā? Ok, ejam iekšā. Jā, hotels nav lēts. Hotel cik? 220 pa 2 naktīm, jā? Nu, kā mums gāja iekšā, es neuzfilmēju, bet mēs izgājām tagad ārā un ejam atpakaļ uz mašīnu, jo mūs izmet ārā. Nu, nē, es diršu. Smird, ne? Mums kruči pateica. Tur ir receptions iekšā, tā pieņemšana, bet mēs ķipa dzīvosim tur tajā mājā. Prasīja par paiku, vai gribam, negribam, brauksim uz veikalu, ešosim. Rīktīgi interesants viņiem tas akcents, te ir nesauli. Valšu. Jā, tas, bet angliski viņš rīktīgi tā centās. Bet ja runātu savā valodā, tad mēs nesaprastu. Tas nav tā kā latviešu un latgaliešu. Vai ne? Jā. Kruči, mums te kaut kur ir jāiet. Ejam. Taisi vaļā. Re, kur ielēc kartiņu iekšā. Ir. Yes. Nē, es vienkārši pavadu. Elektrību. Izskata laptops no tikko. Bet jā, normāli gulta. Nekāda vaina. Lampiņa, pakarināmais, spoguls, teļļuks. Tu galvenais tas, ka vanna ir iedomājies. Starp citu, tagad mūsdienās cilvēkiem ir 4-kantaini dibeni. Zini, kāpēc? Skaties. Pods arī 4-kantains. Labi, nometīs somas, un tad jau aizšaus līdz veicim, tad atpakaļ, un tad gulēt. Tāpēc domāju, šodien neko baigi arī nefilmēšu vairāk, tad jau rītdien būs tie treniņu kvalifikācija vispārējais. Tāpēc, davai, tiekās rītdien. Un baigais labais rīts.
Pulkstens ir 7:30 jau. Ārā laiciņš izskatās it kā ok, bet sola lieta ap 12. Jāceļās un jāmoc. Jāmoc. Pusstundu, ko brauc līdz trasei. Es vēl neko nesaprotu. Visi jau apģērbies, varam tagad gāzēt. Labrīt. Jābrauc, mums ir daudz 20 minūtes tikai. 20 minūtes, ko rullēt. Labi, rullējam. Thank you. Jā, man nav jāmaksā, līgai jāmaksā. Bet līgai drīz nebūs jāmaksā. Tā. Visticamāk ar nākamo drip līgas pasākumu, kas būs 3 māsās. Līgai vairs nevajadzēs maksāt. Good morning. Have you got tickets? No, not me, I'm media. And I don't want to buy for my wife. Because she's not on the list. Right, okay, no problem. What's your name? Andis. Andy. Andis Reinholds. Right, okay. There we go. There we go. Yeah. And is it a weekend ticket or Yeah, both days, both days? It's £32 then. Yeah, I'm gonna pay by card. That's all Card, right. yeah. There we go. Okay, £32 then. Lovely. There we go, all done for you. Nice All right, one. have a good weekend. Thank you. Samaksājam 32 pa 2, var teikt. Bet vakarā 11. skatījāmies, vairs biļetes nebija online pieejams. Braucam pāri trasē pašai. Kur tu brauc? Labi, es varu izstāstīt, kāpēc man nav jāmaksā. Man nav jāmaksā tāpēc, ka šeit brauc filmēt. Brauc filmēt tā kā driplīgas pasākums, un es bieži vien braucu viņu pasākumus filmēt. Un tāpēc es šeit esmu, lai filmētu, un tāpēc, ka es filmēju, tāpēc man nav jāmaksā, jo es filmēju. Ne jau ar telefonu, bet nu jā. Reinhold Media. Kur te man striķis priekšā? Bet nu jā, man ir tas saucamais briefings pēc 10 minūtēm. Jā, pēc 10 minūtēm man ir ķipa sapulcis, un tad tu stāstīts, kur drīkstiet, kur nedrīkstiet. Un tas ir katru reizi, kad brauc uz tādu veidu pasākumiem. Gaidam 8:30, un tad trasa varās vaļā no 9. Tad sākās treniņu braucieni. Līdz pusdienas laikam pēc tam 1. Te es ielikšu dienas kārtību. Nu, ko tajā saucamajā briefingā īstenībā neko jaunu nepastāstīju. Pastāstīju, kur drīkstiet, kur nedrīkstiet. Bet sūdi jau tādi to, kad ārā lietas līst. Un līs izskatās līdz 1:00–2:00 dienā, tagad ir tikai 9. Tā kā es nezinu, visu dienu būs jāsēž mašīnā. Es negribu, lai man kamera izmirkst. Tāpēc, es nezinu, sēdēsim, gaidīsim, jau spēlēsim spēlītes. Nu jā, kas cits atliek? Nē, es lietas laikā točna ar filmēt kaut ko es neiešu viennozīmīgi. Ja man kāds maksās pa kameru, pieņemsim, sačakarētu, tad jā, bet tāpēc gaidam, kad būs skaidrs debesis bez nokrišņiem. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, then you gon' pay up. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, then you gon' pay up. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damn, then you gon' pay up. Yo, crank that volume, turn it way up. Turn it way up, turn it way up. Crank that volume, turn it way up. Jā, pitstops pafilmēju, tagad tieši uzfilmēšu kaut ko, kas uz trases darās, bet izstāds, ka lietas līs. Kamera rokās. Var iet kaut ko uzfilmēt, pastīties. Tagad jau tikai treniņi. I shine hotter than the stars in the night though. Hate the who's, don't give me a title. Flipping in that set, so I don't worry the price though. Got scratched like mine, no, leave it to the tribal. I ain't even try though. I can do this with my eyes closed. If I got nothing on my goals, my girl ain't casting, she don't even recycle. All these kids just wanna be idols. All these kids just wanna be rival. I need something way more than viral. I need something way more than viral.
Kā man besītas lietas? Kā man besītas lietas, ciest nevaru. Šis tas lietas tā kaitina, bļāviens pulkstens ir 15, ne, bet 10 pār 11, vēl joprojām viņiem ir treniņi. Vai tev forši mašīnā sēdēt? Silts, sauss, viss normāli. Pagaidīs, ka tas lietas pāries, un tad ies kaut ko atkal uzfilmēt. Drīz jau jābūt kvalifikācijai. Kvalifikācija būs 2 etapos, tātad pirmais etaps ir klasa 2, to bišķi zemāka bišķīt līga, un klasa 1 tie jau tie tā saucamie profesionāļi. Ja čista lietas līs, es neiešu filmēt nopietni, man pie tur būs kvalifikācijas sacensības vai kaut vai, nezinu, Romas pāvests atbrauks vai, nezinu, vai Anglijas karaliene piecelsies. Galīgi pofīgi, es neiešu filmēt pa lietu. Tā nu nafīgi, gaidām, ka lietas beidzās un tad ejam. Un atkal līst lietus, un re, kur iet līga. Un mēs ejam kaut ko iest. Es esmu aizkadrā, es esmu šitien te redz manā degunā kaut ko. Davai, ejam iekšā tagad ēst. Diezgan daudz cilvēku. Ne? Cerams, ka tev būs laba apetīte. Nu, bija vērts 18 funtus samaksāt. Tas viss, ko es tur tagad buņģiņi ar pupiņām un tomātu mērķis maksā 35 kapeikas. Un frī kartupeļi tā porcija, ko, nu labi, tas varētu maksāt 80 kapeikas. Tas ar viss, tas ir fuņķiks. Fuņķiks. Samaksājām pa abiem 2,18. Un atkal lietas līst. Labi, ies atpakaļ uz mašīnu, pārgaidīs lietu. Negribas tev drift līgas kaut ko nopirkt, rekorda ceņķi, skaties. I told you you will be busy today. It is, but it's just lunchtime, Yeah. and then that's it, sleep. Ah, then you can, yeah, spend the time in the phone. I sold it and bagged it. All right, thank you very Lovely, much. thank you. Tur jā, nu tur redzat, tie uzraksti, tie hūdī bija tādi sievišķīgāki, smukāki, jā, bet tas, ka tur tikai drift racer vai girl racer, drifter vai kaut kas tam līdzīgs. Vēl pasēdēs, un tad ies filmēt. Qualification situation in the house. Reku, Kails arī iet, viņš ir pliks. Nu, redzat, Kails. Viņš ir Kails. Jā. Īstenībā viņa vārds ir Kais, bet... Viņš saka, es viņu aprunāju latviešu valodā, bet viņam īstenībā vārds ir Kais, nevis Kails. Kails nozīmē. Now, the thing is, I'm explaining to the Latvian guys, the Kyle means naked in all language. Get naked. I said, you're not Kyle, you are Kai. So, you're good, mate. I'm technically Kyle, because that's Is it? So you're naked then? Viņš pateica, jā, kad viņam patiesais vārds ir Kails, tātad viņš ir pliks. Tu saprati, jā, Kails viņš ir. Tālūk. Labi, jau viss. Pasēdēs bišķīt, paļrakstēs, paļurinās un ies kaut ko uzfilmēt. Lietus nebeidz beigties. Pulkstens jau cik jau ir, jau pirmā kvalifikācija beidzās, un es speciāli nelīdu ārā tikai tāpēc, kad pulkstens jau ir 1:02. Un ārā reāli ne jau tāpēc, kad laiks ir jau 1:02, bet tāpēc, kad ārā lietas joprojām līst. Bet es aiziešu nopirkšu lietasargu, jo man kaut ko vajag uzfilmēt. Tādas peļķis vienkārši. You have umbrellas for sale? Yes. I need one. What's this one? Yeah, we've got them one. What else you got? I need some big, as big as possible. It looks like it will be raining till end of the day. Yeah, it looks like. Yeah. Yeah, man ir zonķiks. Nu jā, karoči, man lietas sargs ir. Daši bimbi tagad. Pasties kādu peļķi. Man ir umbrella. Jā, es jau pamanīju, ka tev ir umbrella. Man ir umbrella. Labi, jāiekāp iekšā, jāpasēž vēl bišķiņ, tad jāiet ir kaut kas uzfilmēt ar umbrellu. Kā vienmēr, man kamera nekad nav par rokai. Bet tikko pie šī lodziņa bija pienācis rekur tur tas onkls. Var viņu tur redzēt? Var bišķīt redzēt. Karoči, viņš pienāca klāt un pateica to, ka bijis tikko saucamais briefings.
Un pati Pembrijas trasē aizliedz tā kā, nu, taisīt sacensības, bet kaut kādus tur treniņu braucienus jūs tā kā, nu, var taisīt, bet sacensības ne. Tobišķi nevar taisīt sacensības tā iemesla pēc, tāpēc, kad nebūs adekvāta drifta sacensību vērtēšana kā tāda. Un līdz ar to, tad tagad pa lielam, pa cik lietas riktīgi salīs ir un lielas peļas ir, tad filmēt īsti jēgas nekādas es neredzu. Tāpēc šodien mēs visi, finish, un brauks atpakaļ uz viesnīcu, un tad jau rītdien it kā nesola lietu. Tagad pulkstens tikai 2:30. 3 vajadzēja būt vienai kvalifikācijai, un 2 vajadzēja būt vienai kvalifikācijai, un 3 vajadzēja būt otrai kvalifikācijai. Bet pa cik lietas, tad nekā. Un atkal līst, tikko nelija, tad tagad atkal jau līst. Tāpēc es tiešām neredzu nekādu jēgu kaut kur iet un kaut ko filmēt. Tāpēc brauksim mājās, brauksim uz viesnīcu, jā. Nu, labrīt! Beidzot, es GoPro dabūju pie dzīvības. Pulkstens jau ir 8, mēs jau esam sataisījušies, visu izdarījuši, sapakojušies, visi somas ir iekšā apģērbušies un esam gatavi maukt strasi. Šodien ir jābūt saulēnai dienai un cerams bez nokrišņiem. Nu, ko esam atpakaļ uz trases, bet reāli arī esam uz trases. Viņi arī drifterē. Tur nāk plakanīgs. Jau reku viens nāk. Jā, esam atbraukuši. Pulkstens ir bez 10. Jā? Vai es kaut ko nepareizi sapratu? Jā, bez 10. Pulkstens ir bez 10. Sakarā ar to, ka vakardien nebija kvalifikācijas dēļ laikapstākļiem, tad šodien, tagad no rīta, viņi maksimāli mauc. Nu, kāds jau rīts, jau pulkstens 10. Tad tagad ir tā, ka līdz 10 ir vienkārši treniņi, jau ir iesildīšanās un tam līdzīgi. Pēc tam no 10 līdz 11 ir kvalifikācija klases 2, tad ir otra kvalifikācija no 11 līdz 12, klases 1, un tad ir pārtraukums līdz 1, un tad jau no 1 jau sākās top 16 vienai klasē un otrai klasē. To bija 2. un 1. klase. Runājot par laikapstākļiem, es ceru, ka šodien nelīs lietu. Paņemšu līdz lietu sargu. Jā, ir baigi grūti īstenībā, man vēl jāpaņem ir kamera. Man ir kamera jāpaņem. Un otrā rokā, kuri man ir kamera, te ir, kur šitā GoPro kamera, kurā tu skaties, man ir lietu sargs ar saucamo tripodu. Esmu atvilcies līdz pašai starta līnijai. Te jau kaut ko uzfilmēs, palūries, kas te būs, kas te nebūs. Idrit, Madrid. Nu, nice. Ir ok. Man patīk. Ar GoPro baigi tā nevar redzēt, bet ar šito kameru ir ok. Tāpēc, jā, pafilmēsim bišķīt šeit, un tad es iešu tur pa to zālīt, tur, atpakaļ, karoči jau uz turieni. Bet tagad iet klases 2 kvalifikācija. Now I'm bad. Yeah, they try to stop me, find a way. Didn't have a lie, now we're drinking champagne. Vision 2020, been a party all day. After everything we've been through, you know that we deserve to have a good time. Baby, you're a dime, I'll be watching you whine. On the dance floor, yeah, your body like wine. Getting better over time, your body like wine. Got me tipsy, baby. All about love like the 60s, baby. Getting loud. No, visu kvalifikācija beidzās. Tagad stundas breiks. Tad jau būs tops priekš otrās klases un tops priekš pro klases. It looks like it is working so far. Nu ko? A lot of running, a perfect run. I mean, if he missed by
Klases 2 batli var sākties. Lietas vēl joprojām nelīst, viss baigi forši super. Jāiet pafilmēt, pastīties, kā te džekiem tur iet. Sieva gan sēž mašīnā, atpūšās, runā pa telefonu. Bet viņa arī ies. Viņai baigi tālu sanāk līdz trasē, un telefonu baigi grūti uzfilmēt, bet sīkums. Labi, viss jāiet. Starp citu gribēju pateikt to, ka Klase 2 būs tikai un vienīgi 16 braucēji, tāpēc viņi visi uzreiz ir nevis top 3-2 tiek iekšā, bet uzreiz automātiski top 16. Šitie dullieni diezgan normāli brauc, starp citu. Nav nevainas. Bet ja arī kameru paņem, tad tā normāli iezūmo, tad ir, to stūrīti var redzēt. Riktīgi, es nezinu. Es neticu Dievam, bet baigi kaut kam jāsaka paldies, kad šodien lietas nelīst. Nedari Andi šitā, kā pieminēs, tā sāks līt uzreiz. Tāpēc nevajag pieminēt. Tur rekur notiek cilvēku, bet driveru noteikšana, kas būs nākamais, kurš vinnē, kurš zaudē. Tur tālumā var redzēt, nevar, gan jau, ka nevar. Kaut kāds džeks vinēja. Es nezinu, kas viņš ir, bet vinnēja kaut kāds džeks. Kroči, skaties, uztaisam eksperimentu. Es nolikšu GoPro, pasties, kā izskatās ar GoPro no malas, un pasties, kā izskatās ar kameru no malas. Ir bišķi starpība, ne? Starp citu, šitas bija fināla brauciens Klase 2. Es nezinu, kurš vinnēja, tūlīt arī noskaidrosim. Interesanti. Viens čals vinnēja no 2. Es te nevienu īsti nepazīstu. Klase 2 ir beidzies, tagad ķersies klāt Klase 1, jeb tai saucamajai pro klasē. Tur jau jābūt bišķīt labākiem tiem skatiem, citam ātrumam. Starp citu, šitā trasa, tieši šitas posms. Tas posms, ko tu redzi, šitas te, jā. Šī trases posmā, nezinu precīzi kurā vietā, bet ir tā, ka, vismaz tā teica par Uporovo, tie divi, kas tur runā, tie ir komentētāji, kas. Viņi teica to, ka attīsta līdz pat 150 km/h maksimālais ātrums. Tu iedomājies, bļāviens, ja man tagad jāliek ir ar bembi plakanisks uz 150 km, man būtu bikses pilns. Protams, ka tā ir pieredze, tā ir gadiem iegūtā pieredze, bet man katrā ziņā būtu mīzīgi, bet jā, no maliņas jau baigi forši paskatīties un pakoriģēt, pateikt, tu šitā brauc nepareizi, tad tur brauc nepareizi, ja pašam jābrauc, tad ir vienkārši pakaļā. Bet to mēs redzēsim 8. novembrī, tad, kad Anģiņš brauks uz Santapodu ar savu 335i vai arī ar veco E46. Ja sataisīšu, tad braukšu, bet tas vēl viss priekšā. Tālūk, tā kā, gaidam un skatāmies. Kurš tad iegūst to fināla lielo smago resno trofeju pro klasē. Tagad 10 minūšu breiks, un tad jau ies skatīties tos pro braucējus. Kā jau reku sievu satiku. Kā tev iet? Ar kājām? Kājām. Sūdīgi filmēt ar telefonu, ne? Tev vajag arī kameru kaut kādu, lai tu varētu kaut ko. Tādus kadrus var nofotografēt, tur reāli skaistus kadrus, tur izdarīs ar telefonu. Vai ne? Bet mēs esam līdzīgi, ne? Pasties. Līdzīgi keponi mums. Jā, sākās. Mēs ātri aiziesim padzerties, un tad jau ies Anči filmēt bišķī tuvāk, Līga bišķī tālāk. Beigās gan jau, kur tas skatās. Olds. Tas ir fināls, tagad ir fināls. Izbrauc, otrais.
Es, kad sačakarējos, tas bija tikai... Tas bija futbols, ko es tad iepriekš stāstīju. Te bija tikko fināls. Un tad redzēsies podiumu, kurš tad galu galā dabūja pirmo vietu, jo kāpēc tas viss tā notiek? Tāpēc, kāpēc, pieņemsim, es tagad, nezinu, sajaucu to, kad es domāju iepriekš, ka tur uzvarēja tas. Bet patiesībā tas nebija fināls, jo tagad tikko atkal viņi brauc, pavisam citi divi. Tas tikai tāpēc, kad es nekā negribu teikt slikts par driftlīgu, jā, bet nav organizētības, nevar neko saprast. Būtu kaut kāds, vismaz nezinu, muļķiem kā man kaut kāds tablo, kur ir, pieņemsim, kas ar ko brauc, kas tagad notiek, kaut kāds one more times ir vai vēl kaut kas. Tādā ziņā tas viss prasītos, bet tā kopumā ir labi, bet tā informācijas trūkums man brīžiem kaitina. Tā kā, redzot, es tagad sačakarējos un sajaucu un sastāstīju to, ko Rekušas vinnēja. Nē, viņš nevinnēja. Varbūt arī vinnēs, es nezinu. Jo viņam tagad finālā viņš tagad, cik es saprotu, brauc. Bet, tad jau uz tā saucamā goda piedestāla redzēs, kurš tu finālā vinnēja klases 2. Tagad pasēdēsim, tad pačetosim savā starpā messengerī viens otram ar sievu aizsūtīsim messages. Jā, reku viņš kaut ko ļarkst, bet es saku, tablo riktīgi pietrūkst. Kaut kāds viens tablo, kur ir informācija tiešām, kur ir, pieņemsim, kā jau es minēju, kad Pēters brauc ar Jāni, viņi tur ir tagad, nezinu, pusfinālā. Ja Jānis tiek tālāk, Pēters, kur viņš izlido ārā. Pēters tur cīnās par 3. 4. vietu. Vai arī tur kaut kāds one more times, un tad tu nojūts. Tas man čista kaitina. Tālāk. Vēl viena lieta, ko gribētos to, lai bišķi tuvāk trasē laiž, bet jā, drošība pirmā vietā, es to arī saprotu. Bet tā visā kopumā tiešām foršs pasākums man patīk. Nekādas vainas. Labi, pasēdēs bišķīt un ies atpakaļ. Tad jau sāksies pro braucēji. Let Lack and Zach really get in, all the way through, big transition, he's on the right place, on the rear corner, through the last corner. Es ir būt atpakaļ, tagad sākās pro braucēji, esmu šoreiz nostājies te patās, kur paziņo, kurš ir uzvarētājs, pa labi tas kurš vai tas kurš pa kreisi. Džeimijs ir, jā, tas ir pa labi zilajā mašīnā, tas arī uzvarēja, tika top 8. Top 8, tas jau ir top 8. Es jau kaut kā esmu nokavējis. Bet cilvēki diezgan daudz, ja tā godīgi. Te ir bišķi tur augšā kalniņā, tur uz priekšu, tur ir dafiga. Esmu atlīdis tev uz tādu stūrīti, lai var top 8 uzfilmēt. Kurš tu būs tas uzvarētājs? Man jau liekas, kā Runas ar to zilo Everestu būs pirmajā vietā. Redzēsim. Es te tāds sēžu, nevienam netraucēju, filmēju, un atnāk pie maniem komentētājiem, komentē no šitienes. Ko pēdējie braucieni? Jā, izrādās, kad tikko 2 čaļi, kas braucat, tas Stefanovs, ja nemaldos, ar Runas, kas lietuvietis. Un sanāk tā, kad Runas zaudēja, un Stefanovs, ja nemaldos, jā, tā viņam tas pareizais uzvārds, ja iesauka, nezinu, kas viņš tāds. Bet katrā ziņā viņš uzvarēja, līdz ar to tas Stefans ir finālā pa 1. 2. vietu, un Runas ir pa 3. 4. vietu. Tā kā skatāmies un kurš te galu galā paņems to pirmo pleķi, jo haidī. Bet tagad top 4, otrā daļa tā kā noskaidros, kurš brauks ar Stefanu finālā un kurš brauks ar Runasu par 3. 4. vietu. Tā kā skatāmies.
Nu, melnā mašīna ar zilo nenoskaidroja, kurš labāks, kurš sliktāks, tāpēc būs one more time. Jeb latviski sakot, vēl vienu reizi, bet visur pasaulē izmanto OMT, jeb one more time arī Latvijā. Gaidam, ka čaļā ātri fiks nomainīs riepas, un tad būs one more time, lai noskaidrotu, kurš tad finālā brauks ar Stefanu un kurš brauks pa 3. 4. kopā ar Arunas. Gaidam un smaidam! No, kā tev šķiet, kurš vinnēja? Kurš ir finālā, kurš ir pa 3. 4. cīnīties? No, es vēl pats īstenībā nezinu. Raksti ātri komentārā. Viņi tur atbrauks, vai tur tajā vietā, kur tie ātrie stāv kaut kur ap to posmu. Un tad arī uzzinās, kurš ir in the final un kurš ir in the ne-final. Tā, nu. Uz doto brīdi pirms noskaidro, kas ir finālā un kas nav finālā, tad rekur Stefans jau brauc uz savu finālu. Stefans jau brauc uz finālu. Rekur arī brauc Arunas par 3. 4. vietu cīnīties. Bet tikmēr tur tālumā tūlīt noskaidros, kurš ar kuru brauks. No, kurš tad ir? Kurš ir in the final? Melnais vai tas ar to zilo mašīnu, ar 13. Silviju? Ierakst komentārā tā melnā mašīna, kas tā tāda ir par... Tas ir Nissans kaut kāds, bet kas tas tāds ir, es pat īsti nezinu. Kas, one more time atkal? Tūlīt laikam pateiks par rūporu, es arī neiebraucu. Viens aizbrauc uz vienu pusi, otrs uz otru pusi. Es reāli nesapratu, kas ar ko brauc. Jo, pieņemsim, es pat cik, nezinu, nevienu vārdu, nevienu uzvārdu, labi tur to Stefanu, tāpēc, kad es to dzirdēju, un Arunas ar tāpēc, kad dzirdēju. Bet tagad arī teica, viens brauks ar Stefanu, otrs brauks ar Arunasu. Kurš ar kuru brauks melnā, ar kuru mašīnu brauks zilā, ar kuru brauks. Nu, vispār nav nekādas skaidrības. Tāpēc šitā lieta man besīk, kad nav pietiekošās informācijas. Man kā reāli pajolim, nav skaidrs, kas ko brauks. Bet izvērtējot situāciju, parasti driftā notiek tā, ka vispirms brauc pa 3. 4. vietu un tad pa 1. 2. Tātad tagad brauks Arunas ar kaut kādu mašīnu, ar kuru viņš brauks, to bišķi nekas viņam pretīm stāsies. Tas attiecīgi arī tikko šī iepriekšējā batlā, ko tu redzēji, tas arī uzvarēja. Bet, nu jā, bez mazliet sanāk tā, ka minēt un ļoti cītīgi sekot līdzi, nu tas jā, tas tāds bišķī tāds mīnusiņš. Es teicu, kaut kur tablo noliec, kaut kur, nezinu, tur trases vidū, no abām pusītēm, lai cilvēki redz tā, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jā, kurš viņš saka, kurš uzvarēs? Bet jā, kā jau es teicu, jā, es neko pilnīgi sliktu pa driftlīgu nevaru pateikt, tikai tas, ka ir tādas nianses, tādas sīkumi, kas tiešām pietrūkst, ko ļoti, ļoti vajadzētu. Tālūk. Bet labi, gaidam tā saucamo mazo finālu un tad jau lielo finālu. Kas ar ko brauks? Ierakst komentārā, ja tu jau zini, kurš tas bija. Varbūt tu dzirdēji, es nedzirdēju, es varbūt pamuļas. Bet jā, skatāmies. Tātad 3. 4. vieta, 2 braucieni. Nu tāds ātrais updates. Tikko pateicu to, ka kaut kāds Čārlijs ir izstājies. Visticamāk, ka Čārlijs ir šis čalis, kas brauc ar melno mašīnu. Jā, viņiem ir... doing a cool down lap on the track because unfortunately the problems in the cars
same time, you probably noticed Charlie Hume has his bonnet up, and unfortunately he has to retire due to a misfire. So very, very sad. Oldest opened up. We also have very Nu jā, tātad katrā ziņā tas Čārlis, kas tikko pabrauc garām ar melno mašīnu, es nezinu, pa kuru vietu viņam bija jābrauc, pa 1., 2. vai pa 3., 4., bet viņš ir izstājies, tāpēc, ka viņam pārkaras motors un ir tas saucamais misfires, un to bišķi motoram viens no podiem nestrādā. Un līdz ar to kaut kas, viņš respektīvi nebrauc, bet brauks attiecīgi pārējie 3. Tūlītās redzēsim, ja tagad brauks viens pats Arunas, tas nozīmē to, ka Čārlijs izstājās tieši cīnoties pa 3., 4. vietu. Bet, ja attiecīgi Stefans brauks pēc tam viens pats pēc Arunas un tās zilās mašīnas, ja viņi, protams, viņi brauks, tad attiecīgi tas Čārlijs izstājās pa 1., 2. vietu cīnoties. Bet, skatāmies un sekojam līdzi, ja. Ļoti labi, ka man tie komentētāji tepat blakus ir, kad viņi komentē, tad viņu balsi var dzirdēt, jo šeit maliņā stāvot tos rupors vispār īsti dzirdēt nevar. Vēl viens atjauninājums. Attiecīgi tas Čārlijs, viņam vajadzēja cīnīties pa 1., 2. vietu. Tātad Stefans ir ieņēmis 1. vietu, un attiecīgi tas Čārlijs ir 2. vietā, bet viņš izstājās, tā kā Stefanam ir ļoti easy uzvara. Bet tagad Stefans izbrauks vienkārši tāpat, jo viņam ir jānobrauc savs brauciens. Un tad jau pa 3., 4. skatāmies lietuvietis ar to 2. zilo mašīnu. Izrādās, ka Stefans nebrauks, nelauzīs savu riepas kur viņš vienkārši brauc nost. Viņš vienkārši nobrauca nost. Un līdz ar to, es nezinu vispār, kas te notiek nahren. Stefans nobrauc nost, tagad tā zilā mašīna arī nobrauc nost. Informācijas nekā nav, neviens nekur neko nesaka. Runas arī brauc nost. Es čista nesaprotu, kas notiek tagad, reāli. Kur Runas arī tur tālumā, ja redzi. Tas lietuvietis, ja? Viņš arī brauc nost. Nav ne mazākās nojausmas, kas notiek. Say again. All the shit broke. All the broke. All right. I thought they were going to be finals, semi-finals. No, so the Charlie broke down. Charlie's car's developed a massive misfire. Right, okay. Guillon's car is overheating massively. Yeah. Charlie was 3rd and 4th, and Guillon was final. So Guillon's not going to risk a 10 grand engine. Yes. Charlie's not going to risk anything. Charlie rebuilt that engine like 3 days ago. Right? Oh, right. He's not going to risk that for the sake of a couple of points. Yeah. So what now? Then basically, how about the final? Podium. Oh, podium. That's it. All right. Not how so basically Stefan is in the first place, isn't it? Yeah, Stefan. It'll be Stefan, Chara. No, Stefan, Hugh Saville, Arunas. Oh, right. So Arunas then 4th, isn't it? Yeah, at the end. Yeah, no, Arunas is 3rd. Oh, 3rd. Because Arunas could run and Charlie couldn't. Oh, right. So we couldn't give him buys because the circuit owner's here and he's getting pissy about noise. Oh, right. Pa lielam tu jau saprati, kas notika, kas nenotika. Tātad vienam saplīs motors, kurš otram tur pārkars, un finālā Stefans 1. vietā. Kas tur bija? Es jau aizmirsu, kurš skaties podiumu, te jau redzēs, te jau atceries, Stefans ir to Dream Car. Jā, un tad tos pārējos, to nezinu, to Charlie, es nezinu, kāds viņš vispār izskatās. Tālūk, tā kā, forša diena, forša pavadīts laiks. Lietas tā arī nelība, kaut kur bišķīt visam uzsmidzināja, bet visā kopumā super, man patika. Vēl jau papsīsim, kā sievai patika, kā nepatika, un sagaidām podiumu, tad maz tāds atskats šitam visam pasākumam, un tad jau laidīsim uz mājām. Bet tagad ejam skatīties, kas tur notiks tālāk. We're going to the results. We're going to take really cool pictures of the drivers, but first question I do want to ask. Did you all enjoy yourself? Yes. Thank you. Nice. Oh, there's a camera here. Hello. So I'm going to start with class 2. So in class 2, I'm going to start in 3rd place.
A huge round of applause for Zach Barker! Bright orange. Awesome driving. Awesome driving. Moving on to second place. Huge round of applause for the rookie today, Ryan Burgess! Another podium! Yes. Your pace. Your winner for this round, Hayden Richards! Standing. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. I dare you to say something. My focus is A1. Every dog has its day. It's been mine since day one. This is real grinding. I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining. It's real blinding. And I'm getting hotter too. Talking top two, I'm not a two. You let the pressure bother you and I do what I gotta do. Let's go home. And I want you guys to be the biggest round of applause for third place, Arunas! Come on, smile! Guian Savo! Yes, I knew it would be your winner. I don't know what the championship point is happening, but I know it's going to upset some people. Massive applause for Stefan Stefanov! And I'm just getting started, getting feet wet. It's all in repetition, ain't a secret. All facts, all black dress code. Pay me my respect, collecting every debt. Oh, the hardest. I bring the pain. Not what you used to. It's all part of the game. Yeah, I just gotta go hard. I just gotta go hard. Go hard. Go hard. Go hard. Nu viss, tu tagad saprati, kurš ir pirmajā, kurš otrajā, kurš trešajā vietā. 2 dienas fantastiskas aizvadītas, viss ir baigi super forši, ideāli, tā kā ģērbjos nost, valku nost visas drēbes pa pliko un maucu mājās. Vēl tik līgai paprasīsim, kā viņai patika. Jū, diena galā, viss, vsjo, finish, basta, āmen. Pulkstenis cik ir? Jau 9:06. Esmu pārģērbies, viss normāli, atpūties tagad jau kaut kādu pusstundiņu. Jāgāž mājās. Nu, davai 3 vārdos. Kas tev patika? Man viss vienmēr patika. Kas tev nepatika? Nepatika. Braucam. Man patika viss izņemot organizētību. Organizētību? Jā. Kas tieši? Tāpēc, ka nav norganizēts, teiksim, tāpatās. Tas pats, kur es minēju par šoferiem un mašīnām un uzvarētājiem, respektīvi, ja tu mašīna ir laimējusi tāpatās kā... Jā, ķipā fināli, tad, kad ir podiums, tad ir jābūt mašīnai blakus tam cilvēkam, kas ir ieguvis to attiecīgo vietu, jo savādāk nevar saprast. Nu jā, 32 mašīnas. Tieši tā, 16 bija vienā un otrā. Nebija 3-2, bet jā, ja tad, kad ir 3-2, tad tu atceries, kurš ir, jo brauc jau ķiverēs, pareizi. Brauc ķiverēs, un kas tur brauc, tu jau nezini tajā ķiverē, pareizi. Mašīna no malas skatoties, ka tu neredzi, kas tur trasē brauc. Tev ir bez maz vai jāmin, tad kas tur varētu būt bijis pie stūras, apmēram atceries, kas tur rakstīts bija uz mašīnas, tad jau tas būs arī uz šitā te, bet ja nav, tad, jā. Labi, kas vēl patika, kas nepatika? Nē, patika būtībā tā, vairāk vai mazāk man patika viss tā, pats process, pats drifts, un to es izbaudīju. Tā organizētība ir tāda, tur ir viņiem īstenībā jāpiedomā, ņemot vērā, ka tā ir līga, un pie tam, kā tu teici, tā ir vienīgā drifta līga, tur viņiem ir vienīgā. Jā, Anglijā pa lielam vienīgā, jā. Pa lielam Anglijā vienīgā šitā ir tā, tāda drifta līga. Es jau minēju Viģikā par to, kad gribās, lai zinātu, kas brauc, kur brauc, kāpēc brauc, vai ir one more time, vai top 16, top 8, kāds cilvēks, kāds vārds, kāds uzvārds, tā arī varētu cilvēki tie, kas pieņemsim ir šeit, viņi var iepazīt to cilvēku, piemēram, tur 5 reizes atkārto, nezinu, vārds, tur kaut kāds Stefanovs pieņemsim, jā. Tu jau atceries, tas tā kā dzirdes atmiņā ir. Vai tu tablo pieņemsim redzi, ja tur to vārdu uzvārdu, ar attiecīgi arī mašīnas to dalības numuru.
Respektīvi, vajadzīgs ir kaut kāda informācijas trūkst. Vienīgais, ko es varētu pateikt, trūkst. Kā skatītājiem trūkst informācijas. Man, piemēram, kā filmētājiem no malas, te galīgi pa lielam ir viena alga. Nu, kas tur brauc, kas nebrauc, es filmēju, lai samontētu pēc tam kaut kādu video kopā un ieliku savā otrā YouTube kanālā Renhold Media, ja. Un tas arī viss pa lielam es prezentēju sevi, bet ja cilvēks tiešām atbilst no malas, tad gribētos, jā, lai ir vairāk vai mazāk tiešām tā informācijas, reāli ir informācijas trūkums. Un jā, un kā arī tu teici par tām mašīnām, kad, nu, jā, būtu baigi forši, ja, tas būtu tiešām ļoti ideāli, ja pieņemsim, pirmā vieta, viņam ir 3 mašīnītes noliek, un katram ir, pieņemsim, tā mašīna pirmā vieta, tā otrā, tā trešā, nevis kaut kādus tur pārsteigumus tur taisīt, tur pirmajā vietā, cirreiz ir bijis tā, kad aizbraucu driftu, viņi pat nepasaka, kurš ir uzvarētājs, un tad tikai pie paša uz piedestālu, uz apbalvošanu, viņi tikai pasaka, kurš uzvarētājs ir. Pasadies, kā mēs bijām Bangera reisos. Jā. Uzvarētāji, 3 uzvarētāji, un viņi visi 3 bija ar savām mašīnām. Jā. Un tas pats arī, piemēram, kā es arī minēju par apbalvojumu. Krūtākā, teiksim, krūtāk tā dizaina mašīna, krūtākā mašīnas īpašnieks saņem balvu. Jā. Parādi man to mašīnu, kura tā ir, kā es varbūt tās to nemaz nepiekrīt tam, ne? Kura tā mašīna ir, kurai tas krūtākais dizains? Mēs tādi riktīgi dīvaini eksperti. Bet katrā ziņā man pasākums patīk, es tiešām neko sliktu nevaru pateikt. Ir, protams, niens, kā jebkurā lietā var, ir kur tiekties. Nu, arī šeit ir tā opcija, kad ir jātiecās kaut kur, pieņemsim, un jāpilnveido kaut kādas lietas. Bet es tiešām nekādā gadījumā neko nesaku sliktu par Drift līgu kā tādu, jo man jau vēl šeit jāfilmē. Bet nē, ja tā pilnīgi nopietni, tad jā, informācijas trūkst. Kaut kāds tablo, vienalga kas, bet lai cilvēkam būtu tā informācija pasniegta. Kas notiek, kur notiek, kāpēc notiek. Filmēšanas vietas ir ok, ja pieņemsim, jo vienmēr jau, piemēram, mēs kā filmētājs, es varu pielāgoties, tur garāku, lielāku lēcu nopirkt un tu nezinu, cik krūtāku kameru vai kā tam līdzīgi, lai es varētu dabūt to kadru, kāds man ir nepieciešams, bet attiecīgi kā skatītājiem, jā, prasītos. Vēl viens moments, tieši šī konkrēti trasē prasītos cilvēkiem kaut kādas tribīnes vai kaut kas tam līdzīgs, kur varētu sēdēt, nevis stupu stāvi kājās tagad visu dienu un skaties. Vai arī, ja tu apsēdies, tad tu esi aiz vaļņa, kur tu neko reāli neredzi. Ir tādas sīkumi, tādas nianses, bet visā kopumā tā no 100%, ja man jādod ir tieši konkrēti par Drift līgu kā tādu un par šito pasākumu, kur viņš arī notika, es dotu kaut 83%, 84% varbūt tās, jā. Un tajā visā pārējā, bet, kopumā bija forši. Es esmu saguris piekus, esmu šodien nogājis kaut kādu 6 km tikai. Jā, foršs pavadīts weekends. Un divatām bez bērniem. Juhū! Vai ne? Tev ir kaut kas vēl, ko tu gribi piemetināt? Ko es gribētu pateikt? Tu neko negribi piemetināt? Nē, es nav metinātājs. Tu nav metinātājs. Skaidrs. Labi, visi rulēsim mājās, un tad jau man vēl daudz visādi projekti, visādas idejas galvā, un arī daudz, kas ir safilmēts, nav samontēts un ielikts kanālā, tāpēc seko līdzi, būs un vēlreiz būs jaunumi. Davai visiem pīsiņā un tiekās nākamajā vidikā. To arī var parādīt. Čau! Atā! Tik tiešām super ideāli pavadīts weekends. Šis vidžiks vairāk bija domāts mums kā atmiņa, un arī tev parādīt, kā tas viss izskatās no iekšpuses. Kā jau minēju, tiešām ļoti daudz projektu ir padomā, ir ļoti daudz, kas arī safilmēts, tikai laika trūkuma dēļ nav diemžēl viss samontēts, bet es pie tā strādāju. Bet uztaisot atstarpi no šīs visas informācijas, tu gan jau jautāsi. Tu biji 2 dienas aizbraucis, it kā kaut ko mums parādīja, bet ko tad tu galu galā safilmēji? Starp citu, tika safilmēts vesels terabaits, bet, protams, ka viss video materiāls netika izmantots. Tad nu skatāmies to fināla produktu un tiekamies jau nākamajā sērijā. You don't have time to waste. So I need you to put in 1,000% every single day.
later. Damage, then you gon' pay up. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damage, then you gon' pay up. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damage, then you gon' pay up. Yo, crank that volume, turn it way up. Turn it way up, turn it way up. Crank that volume, turn it way up, way up. Put your hands, put your city, put your fans, put your state up. Yo, crank that volume, turn it way up, way up, way up, way up. It's a race against the clock. You want to get a taste, and it's impossible to stop, stop. Yo, crank that volume, turn it way up. Get your weapon, get your blade up. Damage, then you gon' pay up. It's a race against the clock. You want to get a taste, and it's impossible to stop, stop. Yo, crank that volume, crank that volume, crank that, crank that, crank that, crank that. Crank that volume, turn it way up, way